Tā, sveiki visiem! Mēs ar Lailu esam tiešraidē. Šī ir mūsu tikšanās. Pagaidīsim, kamēr kāds pievienojās mums uz mūsu sarunu par radošumu. Tā kā skatāmies, gaidām, kad ir kāds, ka mēs esam tiešraidē, mums rādās, ka esam. Jā. Mums rādās, ka esam tiešraidē. Tā. Aizies uz manu profilu, paskaties. Tā. Uz manējo. Vai mēs esam tiešraidē? Jā. Jā, laivs, ka man ir, bet tikai... Jā. Jā. Tā tad jāuziet uz manējo profilu. Jā. Tā, mums te ir saskaņošanās, un mēs skatāmies, vai mēs esam redzamas, dzirdamas. Vai tu vari nošērot šo, lai es tā kā varu pāršērot? Kurā vietā? Uz manī vai uz manu profilu? Nemācēšu. Jo mēs laižam no viena. Jā, mēs no viena. Jā. Mēs no viena laižam. Jā. Tagad es nošēroju storijā un varētu iespējams. Ok. Jā. Nu ko? Tātad mūs redz un dzird. Tas ir tātad manā profilā. Un šī doma par sarunu man radās, jo ir cilvēki mūs blakus, kuri ir mūs pazīstami vai mazāk pazīstami. Sveika, Ginta. Uzraksta, vai mūs redz un dzird. Un ir cilvēki, kuri mūs blakus ir, kurus mēs zinām, un kaut kādu laiku ejot kopā, tu vienkārši redzi, kā cilvēks mainās, kāds dzīves savā jomā. Un man bija interesanti uzveicināt Lailu uz sarunu tieši dēļ šī. Mēs esam pazīstamas jau diezgan ilgi. Laila ir arī mans frizieris, un mēs esam viņas salonā šodien, par kur viņai ir savi plāni, un man tā vēlme ir vienkārši padalīties ar dažādu cilvēku pieredzes stāstiem. Man paši vienmēr interesē cilvēku un viņu pieredzes stāsti. Un man interesē tas, kā mēs visi mainamies, mūsu dzīvē ienāk dažādas pieredzes, gan foršas, varbūt ne tik foršas. Un ko mēs šajās pieredzēs, kā mēs augam un kā mēs mainamies. Tas arī būs mans jautājums Lailai, jo tas, kas tagad ir pa šiem gadiem, es jau pieminēju, ka tu esi friziere, tas ir tavs tā kā pamatdarbiņš, bet tagad tu izdod grāmatu. Tev jau ir bijusi viena gleznu izstāde, Laila glezno tādas savā īpašā tehnikā, viena bilde ir aizmugurē, otra ir tur, un ir jau bijusi viena izstāde, un viņa gatavojas nākamajai. Un tas ir tas, kas... Sveika, Gita! Tas ir tas, kas ir radies tādā pārmaiņu un izaugsmes procesā. Kā tev pašai ir? Es esmu mazliet ieskicējusi, un tas mans jautājums ir, kā ir tad, kad dzīvē tev notiek pārmaiņas, un mēs to saucam par krīzi? Kas ir tas, kas mudināja tevi iziet šādā veidā, šādā ceļā tās pārmaiņas? Jo mums ir dažādi veidi, kā mēs izējam pārmaiņas. Par to ceļu, jā, tas ir tāds interesants stāsts. Man šķiet, jau kaut kādi 8 gadi atpakaļ es samainīju savu dzīvi. Jā, pārcēlos no mazpilsētas uz Rīgu, un tad bija tāds, jā, to nosaukšu par krīzi, ko tad, lai tālāk dara, Un cilvēki dažādi iet savu krīzēm cauri. Un kā veidot to dzīvi tālāk. Un tā nejauši es nokļuvu tādās mācībās pie Rolanda Lagotska.
Un tas ir stāsts par to, kad es meklēju, kā sevi sakārtot, kā atrast vispār uzdot to jautājumu, kāda tad ir tā dzīves jēga, ko es daru šajā dzīvē. Tas bija tie tavi jautājumi? Tie bija mani jautājumi. Reizē ar krīzi? Reizē ar krīzi šie bija mani jautājumi, un vienmēr tad, kad ir jautājumi, tad nāk atbildes, un tevi tā kā aizvada pie cilvēkiem, kas tajā brīdī tev var palīdzēt. Un es sāku mācīties cilvēka psihofiziskās atjaunošanas metodi, kur ir darbs ar cilvēkiem, ar cilvēku ķermeņiem, kurā, nu, tā kā varētu teikt, darbojoties ar to, mēs aiztaisam tos kaut kādus avotus, kas ir noglabājušies ķermenī caur emocijām, aiztaisam viņus ciet, un tad skatāmies, kas mūsu dzīvē notiek. Un tas nemaz nebija tik vienkārši, jo tad, kad es izlēmu mācīties, bija ļoti viegli. Tad, kad pienāca tieši tā mācīšanās reize, tad es sāku, mans prāts sāk uzdot jautājumus, vai tev vajag, kur tev atkal jāskrien, dari savu darbu. Nu, droši mierīgi, rušinies, tu esi laba fiziera. Jā, es rušinos, man viss sanāk, man ir klienti. Jā. Un tad manā paziņa saka, nu nekas, nu tās mācības jau pēc gada būs atkal, un tad tu varēsi sākt mācīties, un tad man bija tāds iekšējais protests, kāpēc gadu es nevaru gaidīt gadu. Un tā tas sākās, jā. Un tad turpinājās vēl citas mācības, kas ir cēloņu seku metodē. Un, ja stāstam par to izaugsmi un krīzi, tad priekš manīm, es negribēju palikt tādā kastītē ar nosaukumu friziere. Jo es neesmu... Tu viņu sajūti tā kā tādu ierobežojumu? Tas ir tā kā ierobežojums, ka tu citu neko vairāk nevar, tu vari tikai griezt matus. Un tev izaugsmes iespēja arī tur nav. Un tur nav. Un tad, kad tu saproti, ka tu vari būt kaut kas vairāk, tad, un ka tev var būt daudz un dažādas intereses, tad tu sāc ļauties varbūt tiem impulsiem, ko tu uztver. Jā. Jo tas bija tādu eksistenciālu jautājumu meklēšana sevī, savā dzīvē, un tas, ko tev, jo man liekas, tas tā ārkārtīgi forši, kāda frizieris nodarbojas vēl ar kaut ko, kas skar cilvēka ķermeni. Un, kad tu atnāc sakārtot matus, tu vēl, jo, kā mums domas tur, centrālais viss nervu, kā viss centrs. Jā, mums ir vecās smadzenītes, mums ir jaunās smadzenītes. Viss dators ir tur, un tas ir tā vieta, ar kur frizieris arī darbojās pamatā. Un kā tas ir tavā ikdienā, vai kā tas ienesās šīs tieši mācības, kur tu darbs? Tu arī konsultē cilvēks, tu ķermeniskās prakses, arī tas iziet no tā, ka tu psiholoģiski, fizioloģiski saproti, kas notiek, un tu viņu arī ienes tajā savā gan pamatdarbā, un pēc tam viņš tev aiznes uz tālāk tavu personisko tādu impulsu nolasīšanu un darīšu to, kas tev patīk. Kā tu atver dzīvi? Tas ir tā, ja mēs runājam par to frizieru darbu, tad frizieru darbā, principā, ko es uzstrādāju, tas ir rokas un sajūtas ar rokām, jo visu laiku, tu strādā ar galvu, ar matiem, un tu trenē savu jutību caur rokām. Jā. Un jebkuru darbību mēs varam pārnest arī uz kaut ko citu. Un ja mēs runājam par mākslu, tad tā ir arī sajūta un ar rokām. Un iesākumā tiešām tās gleznas, viņas tap arī ar rokām. Un, tikai ar krāsu, ar pirkstiem, pa audeklu. To sajūtu, ko tu pazīsti ļoti labi, tu liec tajā audeklā iekšā. Un tad jau, kad tu esi paspēlējies ar to, tad jau tu sāc izmantot arī mākslinieka instrumentus. Otas un tādas lietas. Saki, lūdzu, mēs pieskārāmies tai psihofiziskās atjaunošanas metodei, tas ir darbs ar ķermeni, ar cilvēkiem.
tas ir darbs arī ne tikai ar, kā mēs saprotam, osteopāts tev atnāk, tur uzspiež punktiņus, bet šis ir darbs arī ar mentāli emocionālo lauku. Tas ir darbs, varbūt pat varētu teikt, ar ķermenisko psiholoģiju. Jā, ar ķermeņu psiholoģiju latviešu valodā varbūt nav tāds atbilstošs termins tam piemeklēts. Jā, tas ir darbs ne tikai fiziskā līmenī, ko mēs pieskaramies un sajūtam, bet tas jau ir, varētu teikt, gudri tagad 7. dimensijas līmenī. 7. dimensijas jā. Es negribu tur šobrīd tā kā aiziet dziļumā un runāt tikai par šo lietu, jo tur vairāk ir tā, kad jānāk uz konsultācijām vai jānāk uz vienkārši sarunu ar mani, un tad es varu pastāstīt, kā tas darbojās un kas tas tāds ir. Bet varbūt tā ir saruna mūsu kādai citai sarunai par šo, ja tu būsi gatava. Iespējams. Jo šis ir Lailas pirmais laivs, un tiem, kas pievienojas vēlāk, mazliet Laila ir friziere, un man tas impulss veidot sarunas ir ar cilvēkiem, kuru izaugsmi vienkārši es esmu redzējusi un pārmaiņu laiku esmu redzējusi, un kā tas veidojas. Un tagad mēs nonākam līdz tam, kā tu kļūsi no viena meistara par nākamo jau, un tu papildini savas šīs prasmes un liec viņas kopā un veido kaut ko jaunu, jo tavs frizieris jau paliek, viņš nekur nepazūd, tu tikai samazini varbūt to laiku, kuru tu pavadi. Tas ir stāsts par to, ka tu vienā jomā, kuru tu esi uzsācis jau stingri agrāk, tu uzstrādā meistarību. Jā. Un tev jau tie darbi vedās vieglāk, tev ir klientūra, un tu paralēli tam sāc darīt arī citas lietas, kas tev aizrauj, un sāc veidot tur to darbību. Un tas iet, varētu teikt, ka roku rokā, un ar laiku, var skatīties, kur tad tas ceļš novirzās, vai viņš paliek tikai tajā frizieru jomā, vai viņš vairāk aiziet uz mākslu, vai uz ko citu. Un tā ir tā kā spēlēšanās, bet es gribu teikt, ka ir jābūt tam vienam pamatam, uz kuru būvēt māju. Ir jābūt pamatam. Un tad tu vari to māju veidot, kā tev patīk iekārtot savu istabiņas. Tas jau ir mēbeles jau apkārt. Tas jau ir aprīkojums. Tu ieved citu sajūtu. Jā. Jo tu vienkārši papildini savu meistarību ar tādu šķautni, tu atver to, tu izrādās tev, kā tas ir, kā tu to sajūti. Es, piemēram, tās savas intereses, man ir daudz dažādas intereses, un tā kā Lailai arī tagad ir gan viens, gan otrs, gan trešais, gan piektais, ir cilvēki, kuriem arhetipiski ir ok nodarboties ar 3 lietām, 4 lietām vienlaicīgi. Viņi to var izdarīt, un tas nav nekvalitatīvi. Ir cilvēki, kuriem ir tikai viena lieta, ar ko viņi darbojas. Kā tu to jūti, pēc kā tu vadies? Zini, kad vai kādā jaunā lietā iekšā? Pirmkārt, es par to nedomāju. Tu droši vien arī pēc sevīm zini, kad ir pilna galva ar idejām. Jā, kas ir, tas ir daudz. Ir pilna galva ar idejām, un mums ir tas, vai mēs to realizējam, vai mēs to nerealizējam. Jā. Un man ir tāds sagatavots ļoti gudrs teiciens par to, kas nogalina radošumu, tad tās ir šaubas. Šaubas ir vispār viena tāda enerģija, kas ir viena no graujošākām visumā. Un tas, ko es mācījos nešaubīties, uzdrošināties. Un te man atkal ir tādi piemēri to, kad es klausījos vienu koncertu, kur arī dzied opera vīrietis, kas ir savos 50 plus, sācis mācīties dziedāt. Un tad viens skatītājs viņam uzdeva jautājumu, vai šis cilvēks ir dzirdējis kādu dziedu Plačido Domingo. Viņš atbildēja, protams, ka es esmu dzirdējis un nevajag šos divus ģēnijus salīdzināt. Un tas ir stāsts par to, ka nenoniecina sevi. Tu nekad nezini,
kādu ceļu ir nogājis tas cits, bet tu zini savu ceļu. Un ka tu vari salīdzināt sevi ar sevi. Kā tu teici, kāda es biju pirms laika un kāda es esmu tagad. Un, ja man patīk, kāda es esmu tagad, nu, tad tas ir skaisti. Izstāsti vēl vienu lietu. Mēs runājam par vienu tādu brīnišķīgu lietu par to, labi, tās visas mācības, tas bija tas, kas tev atvēra, tu iedziļinājies sevi, tu atradi arī veidu, kā viņu pielietot, atradi noderīgu veidu, kā pielietot. Kā tu sāki gleznot un dzeju rakstīt, tas vienkārši kaut kādā brīdī parādījās, jo es arī mazliet gleznoju, Laila tajā izgājis vairāk. Tas impulss vienkārši nāk un tu to dari. Kā tu izjūti, kā radošums ar tevi izpaužās? Nu jā, radošums var dažādi izpausties. Jā. Viņš var caur mūsu interviju izpausties, viņš var caur komunikāciju izpausties, un tam nav obligāti jābūt kā gleznošanai vai dzējai. Nē, radošums īstenībā, ja mēs runājam par radošumu, tad tas ir tādā sakoncentrēta enerģija iesākumā, kurai ir tāds mazs grūdieniņš, tāds impulsiņš, un tad vai nu tu ļaujies tam, vai tu neļaujies, jo tā tiešām ir, radošā enerģija, tā ir tā seksuālā enerģija, tas ir tā esencīta, no kā viss sākās. Un tikai no mums ir atkarīgs, vai mēs uztveram, ļaujamies un daram šīs lietas. Un pēc tam saņemam to rezultātu, to atklājumu, to prieka, ka mums ir izdevies. Jā. Jo mums visiem piemīt gan seksuālā enerģija, tātad mums visiem piemīt radošums, un tas, kā viņš izpaužās, tas ir tas, kā mēs katrs ļaujamies tam izpausties. Jā. Jo šeit ir arī stāsts par, es pašlaik lasu vienu grāmatu par mūsu cilvēciskiem, kā rodas ierobežojumi mūsu prātā un no kā mēs kļūstam nelaimīgi un slimi. Tad kā šis ir, kur mēs sevi ierobežojam un kur mēs neļaujam tam radošumam izpausties? Tas ir, es jau nosaucu viens, kad mēs salīdzinām sevi ar kādu citu, tad, kad mēs šaubamies par sevi, un tad, kad mēs gribam, tas arī ir caur to salīdzināšanu, kad mēs gribam darīt tā kā citi. Jā, jo ja ir tā māksla, tad es gleznošu pēc tā, vai tā, es to tā kā izdarīšu pēc tā, un tā ir tā salīdzināšana, kas faktiski nogalina to radošo garu. Jā. Vai arī tā ir kopēšana? Vai vērtēšana. Vai kopēšana? Kopēšana? Kad es kopēju, no vienas puses, ja tu gribi uzstrādāt meistarību, tad tur vari pakopēt kaut kādas darbus, lai tu tā kā, uztrenēji to roku. To roku, jā. Un tad tā kopēšana ir ok, bet tad tu turpini, tad tu atver sevi. Tāpat ir tā lādīte sevi jāatver. Tā lādīte ir jāatver sevi. Es tagad domāju, kāds tad bija tas impulss atvērt lādīti. Iespējams, ka tas bija kaut kāds kurs, kur vajadzēja, bija kaut kāda meditācija, tad bija tāda, un pēc tās meditācijas tu vienkārši sāc ļauties tam impulsam kustēties. Tu nevis izdomā, kā tu kustēsies, bet ka tu sajūti ķermenī, ko tava ķermeņa daļiņa šobrīd grib darīt, vai tava galva grib noliekties, vai tu gribi pastiepties, vai tu gribi papurināties. Un tad, kad tu sāc nevis klausīt prātam, bet tā kā ieklausīties savā ķermenī, tad tu redzi, ka īstenībā tev pašam nekas nav jāizdomā. Un tas ir tieši arī tas, un pēc tam, pēc šīs prakses, tā kā bija arī jāsāk zīmēt, gleznot. Un tad, un princips ir tieši tas pats, ka tu nevis izdomā, ko tu zīmēs, bet tu tā kā ļaujies, tevi vada. Tu uzticies. Tu uzticies, jā, tu sāc ļauties, tu uzticies, tu nezini, kas no tā sanāks. Jā. Un man šajā procesā, ko es mācījos tieši izbaudīt procesu. Ja es esmu tas cilvēks, kuram ir varbūt mērķis, idejas, un es eju uz to, es to sasniedzu, un kas tālāk? Kas tālāk, jā. Un kas tālāk, nekas nebija. Un tad šajā visā es mācījos tieši
to burvību, ka es baudu to procesu. Un tas atkal ir stāsts par to sievišķību, ka sievišķība un sievišķies ceļš ir par to baudīšanu, ka tas gala mērķis, tā konfektīte ir forša, bet kā tu to dari? Tas ceļš, kamēr tu nonāc, kamēr tu sapucējies, kamēr tu izej uz ielas, kamēr tu aizej līdz tam veikalam, kur tu zini, ka tā konfektīte ir pa ceļam, tu vēl satiec draudzeni, ar kuru kopā tu nopērc magnolijas ziedu, un tu vēl ej līdz tai konfektītei, un pa ceļam tu iemet to skatu tai kafejnīcā, kur tu to konfektītā pēdīs ar kapučīno kopā. Tas viss ir par ceļu, un šis ir tas, kas tā kā daudziem, es to redzu arī pēc kustību praksēm, kad ir tie bloki ķermenī, kuri neļauj izpausties tam mūsu iekšējiem impulsam. Un tiem ir tie iekšēji impulsi, kas ir par mūsu radošumu, un viņi ir mūsu ķermenī. Un vai nu viņi izlaužās kā impulsi, ka tu varat viņus realizēt, vai viņi joprojām ir dziļi noslēpti, un viņus nerealizē. Viens, jā, viņi ir noslēpti, no otrs arī mēs tā kā neļaujam viņiem būt, un tas neļaujam, tas ir, Caur ko mēs neļaujam? Tas ir tas prāta ierobežojumi, es jau neesmu tā vērta, un vispār es neesmu nekāda māksliniece, un vispār es arī neesmu nekāda dzejniece. Un es neesmu beigusi tur gleznošanas kursus, lai es gleznotu, un skolā domrastos man droši vien nebija piecinieks, lai es te vispār dzejotu, ja. Bet redz, tur no augšas viņi tev nolasās, tās rindkopas, viņas atnāk, viņas vienkārši pierakst. Jā, un tas ir tas stāsts, kad īstenībā mēs kā cilvēki esam instrumenti, kuri tā kā uzprasās uz kaut kādu darbiņu. Vai ne? Tu uzprasījies uz darbiņu intervijai, es esmu uzprasījusies uz kādu citu darbiņu, un Dievs caur mums izpaužās. Dieva radošums izpaužās caur mums šādā veidā. Un tad Laila pašlaik ir savas grāmatas izdošanas tādā priekšposmā, dzejas grāmatas izdošanas. Jā. Kā tie dzejoļi rodās? Kā viņi tev rodās? Es esmu dažos piedalījusies, tāpēc man ir tas jautājums. Tas par dzejoļiem ir ļoti interesants tas jautājums, jo tad, kad es nolēmu uztaisīt gleznu izstādi, man meita Agnese teica, kad tev ir dzejoļi, tu vari pie tām gleznām pielikt dzejoļus. Un tad es domāju, ir kaut kādi dzejoļi, jo es iepriekš vienkārši kladītē biju rakstījusi, pierakstījusi. Un tad, kad es skatījos uz tām gleznām un es lieku klāt tos dzejoļus, un es saprotu, cik sadarīgi. Un man pašai tas īstenībā bija pārsteigums. Tas ir it kā dzejoļi būtu gaidījuši to mirkli, ka viņi varēs publiski atrādīties. Un tā tiešām bija tāda laba saspēle, un arī tajā pašā laikā radās jauni dzejoļi. Un es nevaru pateikt, kad es tagad sēžu un domāju dzejoļus. Es vienkārši, ir kaut kāds mirklis, ka tu dzirdi galvā rindiņus, un tu vienkārši, tev ir telefons par rokai, un tu savās piezīmēs raksti, un tu brīnies, kas tur ir sanācis. Bet, jā, tas dzejoļu grāmata šobrīd ir tā kā tapšanas procesā, ir iesniegta izdevniecībai, un droši vien, kad arī lūkšu tā kā pēc kāda laiciņā, lai jūs piesakaties, kurš gribēs savās rokās iegūt šo grāmatiņu. Bet vispirms mēs uztaisīsim atvēršanas svētku. Jā, tas ir tāds stāsts, jā, par tiem dzejoļiem, un tas otrs man stāsts, kāpēc ir tāds tā kā ir izstāde, ir grāmata. Es saprotu, ka mums tie darbiņi, ja mēs kaut ko darām, mums viņi ir jāpabeidz, mums ir jāpapriecājās par to. Savādāk mēs darām, un mēs viņus tā kā ir piemēram jau 10 gleznas uzgleznotas, un viņas vienkārši stāv kaut kur pa kaktiem, noliktas, tā, lai viņi uzgleznot ir tajā veidā, kāda viņi ir, bet viņš ir nolikts, tā, lai neredz, varbūt nav tik laba, varbūt tur vēl kaut kas, varbūt jāpielabo ir, bet, kā tu saki, viņš ir jāpabeidz, jāatrāda un jāpalaiž dzīvē. Jāpalaiž dzīvē, un tad tu redz, kas tas sanāk, un no tā tas ir īstenībā ļoti labs atkal pamats, atspērienu punkts, un tu vari iet tālāk. Tu nekad nezini, kur atkal tu
tas paplašināsies. Jo tas faktiski ir tāds, ka tu esi to vienu lietu izdarījis, to enerģiju, ko tu ieliec radošo, viņa rezultējusies, un tu no tā ej atkal tālāk, un kur, tas ir tas ceļš, kur gājēji ved ceļš, un tas ir tas, kur viņš piesakos. Redz, ka Elvis jau piesakās uz grāmatu. Jā, forši, super, paldies, Inga, paldies, Ilze, ka skatāties, un Agnes arī, un iepriekš meitenes, kas bija prieks, ka jūs esat kopā ar mums. Tad izstāstīja vēl par to, kas ir tas, kas tevi vada caur dzīvi. Man ļoti patika tas teiciens par skapja kārtošanu. Kas ir tas veids, kā kārtot sievietēm skapi? Labi. Tad ir pavasars, labi iekārtošana. Un tas parasti rada, viens atkal tas ir jādara, un tik daudz klamu savākušies un viss. Kas ir tas, un tas arī tas sievietes veids, kā viņai ļoti labi iet un atbrīvoties no lietām un sākt jaunas? Jā, viens ir skapja kārtošana, bet, ja tā, tad sieviete ir ļoti vienkārši sakārtot sevi. Vai viņa kārto skapi, vai viņa mazgā traukus, vai viņa gludina veļu. Viņa caur šo var radīt veselu procesu, kā es saku, gludinot vēļu, es izgludinu savu dzīvi. Bet darīt to ar prieku. Bet es to daru ar prieku, jo es gribu savu dzīvi nolīdzināt gludu, lai ir viegls tas ceļš, ja. Par skapju kārtošanu, jā, mēs te runājām, kad vajadzētu nomainīt pavasara garderobu. Un nekas nevar ienākt, ja vēl tas vecais tur stāv iekšā. Un kā tad tas princips, iepriekš bija tas princips apmēram tā, ka tu, ko tu neesi vilcis gadu, to tu... Vai 5 gadus, to tu nevelc ārā, bet šodienas tas princips ir, vai šī derēbe tev sagādā prieku, vai uzvelc, vai tu jūt to gandarījumu, to prieku, to kaifu. Un tad no vienas puses ir grūtāk izvērtēt, bet tu tiešām zini, uzvalkot to drēbi, vai tu jūti no tā prieku vai nē. Jā. Un tas ir atkal, ko tu pēc tam izstaro. Kā tad tu staigā, vai tu staigā, gan jau, vai tu, Jā, es uzvilku to, kas man vislabāk patīk. Šodien es esmu uzvilkus to, kas man vislabāk patīk. Jā, jo tā ir cita enerģija, ar ko tu dalies. Jā. Jo tas, kas visu laiku caurvijās, Laila, man liekas, tas ir tas tā ķermeniskā sajūta, tā jūtība. Un tas arī ir sievietēm un mūsu laika cilvēkiem, tas, ko es tā kā sajūtu, kad tās ķermeniskās prakses atver jūtību, un tas arī ir tas, kas ļauj virzīties uz priekšu, kad ļauties tad dvēseli vada, gars ved, prāts vienkārši sastrukturē. Jo cilvēkiem ir jautājums, kur man iet, ko man darīt, atkal ir kaut kāds krustceles, atkal ir kaut kāds izvēles jāizdara. Es jau teicu iesākumā, ka pirmkārt tu uzdod sev to jautājumu, un tad klausies atbildes, kas tev nāk apkārt. Tev nāks piedāvājumi, kur tieši tev to vajag darīt. Jā. Un tad ir tas, ko tu dzirdi ar prātu un ko tu sajūti ar ķermeni. Ar prātu un ķermeni. Par to ķermeni ir tā, ka mēs kaut kādos brīžos kļūstam jutīgāki, un tur atkal ir tādas smalkas nianses, vai tā ir tava sajūta, vai tā ir kaimiņa sajūta, vai dzīves biedra sajūta, vai klienta sajūta. Ko tu arī nolasi. Ko sanāk, ka caur ķermeni, nesot vērīgiem, mēs varam šīs sajūtas tā kā piefiksēt un saprast, kas tā ir pa sajūtu. Un šeit ir vajadzīgs tas prāts, ka tu izanalizē, pagaid, tas ir ar tevi saistīts, vai tu vienkārši esi tik jutošs un tu jūti, kas notiek apkārt. Tu viņu atpazīsti. Vai tas ir tavs? Jā, es jau tā kā, man jau tādu kartu teikt, kad es jau sāku atpazīt, kas ir mans un kas varbūt ir tas, ko es uztveru, jā.
no citiem cilvēkiem. Un šeit ir atkal tas tālāk, kaut vai strādājot ar cilvēkiem, kaut vai griežot matus, jā. Bet strādājot arī ar šo te metodu, konsultēšanas metodu tavu, tas ir tas, kādā veidā tu identificē to sajūtu klientam? Nu, zini, kā es negribu tagad iebraukt to, kad jūs nākiet pie manis un es identificēšu jūsu sajūtas un jūs visi būsiet tur tīrām sakārtotām galvām. Nē, tad, kad runa par frizieru, vairāk runa par to metodu, ar ko tu strādā ar klientiem, ar to psihofizisko atjaunošanu. Nu, tur ir metode, tur ir noteikti principi, un man īstenībā patīk, kad ir metode, un ka man nevajag pielikt neko klāt, ka viņa darbojās šā vai tā, un ir konkrēta metode, vairāk ir tā, tas radošums varbūt izpaužās tajā, kā es runāju ar cilvēku, ko man viņam pateikt, jo bieži vien es nevaru pat tiešo viņam to pateikt, jo es zinu, tad viņš savā aizies vēl dziļāk savā problēmā, jo viņš sāks par to domāt, ja? Un pārdzīvot. Un šeit ir tās uztvert, ko tad man un kā pateikt tam cilvēkam, lai viņš tā kā paceltos virs tā un pats ieraudzītu, nu, kur viņš ir aizgājis. Tas ir stāsts par jautājumu uzdošanu arī. Jā. Jo Laila mēdz uzdot tādus jautājumus. Es nāku pie viņas arī, kad uz konsultācijām, tad viņa uzdod jautājumus. Nu jā, un tad sāc šķetināt šitās lietas. Nu jā. Tas ved uz dziļumu, tas ved uz sevis to iepazīšanu. Jo viss jau nāk caur sevi un redz, tad, kad tu lasi tos radošos impulsus, un tad, kad tu viņus tā kā sajūti, tu uz viņu tā kā aizēji, un tad viņu caur sevi izlaid, un tur ir tas brīnuma rezultāts. Nu, kas caur tevi ir atnācis? Nu, redz, šeit, piemēram, ir tāda glezna. Ja? Tur ir kaut kas cits, un tas ir tas, un citam tā pati impulsa plūsma var iet, un viņam būs cits rezultāts. Viņam izpaudīsies citādāk, kaut kā savādāk. Nu jā, zin kā, no vienas puses es tagad varu tā kā, nu, paskaties, kā tas tur malecīte, bet tu esi malecīte. es esmu vairāk, jā, tas, kad, nu, redz, mums katros ir ielikts kaut kāds kodols, ar ko mēs esam atnākuši. Un mans tas kodols ir ielikts, jā, varbūt caur vairākām šīm, varbūt mākslas izpausmēm, un nu, ja sakam, Dievs vai visums caur mani grib izpausties caur šādām jomām, tad es vienkārši ļaujos tam, un īstenībā man tas patīk, un tas ir tas, ko mēs visi meklējam, nu, tā kā to savu dzīves ceļu, un kas tad kā izpausties, kā rezalsēties, un tev ir, nu, kaut kāds vecuma posms, kurā ir, es kaut ko darīs, un tad pienāk vecuma posms, kurā šķiet, vai nu tu ej tālāk, vai tu neattīsties, vai tu neaudz, bet tu pēc sevis redzi, kad vienmēr kaut kāda, vienalga, kuram posmam tu ej cauri, tev ir iespējas šai izaugsmē, jo mūsu smadzenes attīstās un ir spējīgas uztvert un mainīties visas dzīves garumā. Jā, un tad, kad, piemēram, es to apzinājos, teikšu tā, tad es sapratu, cik vēl daudz man iespējas ir priekšā, ko es vēl nezinu pa sevīm, un ko es vēl gribētu tā kā attīstīt, uzzināt. Un varbūt viens ir tās zināšanas un zinātkāre, un arī no otras puses, es arī tik daudz nezinu, un man ir, nu, tas ir tas, nu, bērna, tas interesantums, ka tev ir interesanti, ar ko tas beigsies, jā. Un kas caur tevi vēl iznāks? Bet izstāsti, kā nāk dāvanas cilvēku dzīvē. Un man liekas, ļoti skaists ir šis stāsts par to, kā tu mēs aizbraucām Lailu kopā uz Balī, bijām Balī grupā. Kā vispār radās tas, ka tev tā grāmata, dzējoļa grāmata būs tik drīz gaismu ieraudzīs? Nu, jā, šeit. Jo tas ir tas par to, kā tu saņem dāvanas, bet kā tu viņām gan atļauj būt, un tās visas ir tavas izvēles. Nu jā, pirmais ir tas, ka vienmēr izvēlēties sevi, lai tas arī skanētu, nu, viens būs egoistiski, bet pirms doties ceļojumā uz Balī, nu, man bija tā kā tāds jautājums, vai es dodos uz Balī, vai es par šiem līdzekļiem tā kā
izdot grāmatu, un es tā kā tomēr, tā sievišķīgas tomēr nolēmu doties uz Baliju. Un tad ir tālākais tas, ko es varu pastāstīt, kad mūsu autobusam bija tādi citi plāni, viņš saplīs nevietā. Vienā ceļojuma dienā mūsu brīnišķīgais šofers vienkārši lielā izmisumā mainīja autobusu, un mums bija stunda un nezinu, cik daudz laika brīva. Jā, bija brīvs laiks, un pēkšņi manā tajā uztveres kanālā ienāca tā doma prātā, ka, varu palasīt dzejoļus, jo mums tur nekas nav jādara, un es saku, un īstenībā es meklēju investoru grāmatai. Tam vienkārši runājies ar vienkārši runājos un ļaujos, un es sāku lasīt savus dzejoļus un stāstu par to, pēkšņi tā skatos, ka kā meitenes sievietes tā kā slauka asariņas un nevar saprast, kas ir noticies. Un šoferis skatās ar izmisumu pilnām acīm, vai tiešām ir jārauda saplīsušo autobusa dēļ. Bet, protams, tās nav par saplīsušo autobusu, bet par to, kā dzejoļi var dziedēt cilvēku. Un ka mēs caur kaut kādām savām izpausmēm varam iedot. Labi, es nosaukšu šo vārdu par dziedināšanu, un tas arī man iedeva tādu uzdrošināšanos un to, ka es redzu, ka cilvēkiem tas ir vajadzīgs. Un tajā pašā laikā, arī ir pieteikusies atbalstītājs investors. Un tas ir tās dāvanas, kuras tu nevari ar galvu izdomāt. Ja tu esi gatavs darīt, radīt, kustēties, tad tev vienkārši dod. Jo, tu esi interesants visumā. Jo tu esi izdarījis savu izvēli, uzrakstījis, un te ir tā, Laila ir arī kanāls, kurā viņa strādā, viņš dziedinošs, gan dzejoļi ir dziedinoši, gan gleznas. Viņai pašai par to ir tā kā kautrīgi, viņa par to runā, bet tā viņš ir. Un tā ir tas veids, kādā tas nododās cilvēkiem. Un šis ir tas skaistais stāsts, kā viņš ir. Kā mēs dāmas Balī sēdēja lielas autostrādes malā, raudāja lasot, ka Laila lasīs dzejoļus, piesakās investors, grāmata redz savu gaitu, un Laila ir iegūsi gan ceļojumu uz Balī, gan arī grāmatas izdošanu. Un vienkārši tā, ka tu dari, tad tev atverās. Tā viņš ir. Redz, cik viegli tā dzīve. Tā dzīve ir viegli, jā. Kaut gan, protams, tu esi gājis gan daudziem pārbaudījumiem, gan izvēlēm, gan arī personiskām izvēlēm cauri, un tas jau neatceļ to visu. Tas neatceļ, bet tad, kad tu tajā iekšienē, gribu teikt, noņem tos ierobežojumus, kad tu viņus pirmkārt ieraugi. Tad, kad tu viņus ieraugi un atpazīsti. Un tad, kad tu viņus sāc atpazīt, tu saprati, ka ir tik daudz lieka, un tad, kad tā vairs nav, tad tu vienkārši, tev ir tā brīvība, tu esi tas ūdens, tas strauts, tā upe, okeāns, kurā tu vari sākt kustēties. Un es tikai gribu pateikt, ka visiem ir šīs iespējas, kad pirmkārt ieraudzīt to, ko es domāju, no kurienes man ir kaut kāda ierobežojoša doma, bet tā ir mana doma. Kas tas tāds ir? Varbūt tā ir kāda vecāka doma, varbūt tas ir kāds sabiedrības uzstādījums. Tas ir noteikti tā. Tāpēc es tā varu tā pateikt, kad tā kā ieklausīties sevi, sadzirdēt arī to, ko tu domā? Vai ne? Ko tu domā par sevi pirmkārt, par sevi mīļo? Jā. Kādas tev ir domas par sevi? Par sevi, vai ne? Jā. Un tad jau sāksim ar tiem apkārtējiem. Un tad, kad tu sakārto to savu iekšiņu, tad tu vienkārši, redzi, cik apkārt tev ir kāda kārtība. Tu redzi, ka taviem bērniem veicās, viņi ir nodrošināti, labklājība, tu visu redz, bet tas ir tikai no tavas tās iekšējās sakārtotības.
Jo tas, ja tu kārto to iekšiņu tavā āriņā, ārējā vidē, gan tavā ģimenē, gan tavā mājā, gan ārpusē, gan arī radošā nodarbē vai vienkārši nodarbē, tās lietas sakārtojās. Vai ir vēl kaut kas, ko es nepajautāju? Mums jau esam 40 minūtes ēterā, un ko tu vēl gribi pateikt, ko es varbūt tev nepajautāju? Kas ir tas, ko tev gribētos pateikt, ar ko tu dalies? To, ka mums būs noteikti tikšanās tad, kad sakuras varbūt zied, tad, kad ir skaistais pavasara laiks ar grāmatas atvēršanu. Nu, iespējams, ka mēs tiksimies, skatīsimies, jā, kā izdevniecībai ar darbiem būs. Un cik ātri mēs to varēsim izdarīt, tas ir noteikti. Nu, ko es vēl gribu pateikt, ka jāpaldies visiem, kas skatās, kas klausās un kas varbūt arī vēl skatīsies. Skatīsies, jo ir. Un tas ir tas, ka mēs kopā šodien veidojām to stāstu. Mēs veidojām šo sarunu, šo tiešraidi. Un tas ir tas jaukākais, ka īstenībā tu neesi viens, jā, tu esi kopradītājs ar visumu un tāds varbūt pat novēlējums, jā, par to, kad ļauties dzīvei. Un uzaicinājumiem, kas nāk tavā dzīvē. Ļauties tam, lai tavā dzīvē notiek un ienāk gan cilvēki, gan tie, kas var tev palīdzēt, tie, kas var atvērt, tie, kas var dziedināt kaut kādas lietas, tie, kas vienkārši dalās ar prieku. Jā. Ļaut tam ienākt. Tieši tā. Kā mēs ar Lailu šodien ļāvāmies sarunām, varbūt ir kāds jautājums tiem, kas skatās, neuzdev šo te. Var iespēju apakšā uzrakstīt, mēs redzēsim tekstiņu. Un tas ir... Jo, man liekas, mēs izgājām tādā ļoti īsā laikā par to tavu pieredzi, kā tavs radošums atvērās, no kurienes viņš, kā tu vispār to redzi. Un tad, kā tas nāk, un arī par taviem tālākiem nākotnes plāniem mēs parunājām. Jā. Jo vēl ir tas, ko tu arī nezini par to, kas būs. Es visu laiku saku, ka es nezinu, kas būs. Paldies, Santa. Es tiešām nezinu, kā tas veidojas. Es sadzirdēju Santas paldies, un es sapratu, ka viens tas stāsts, kā tā ļaušanās arī, kad tu vārdā savu salonu es esmu nosaukusi radošuma telpa, un man nākās izpaust šo radošumu caur šo nosaukumu. Un tad viens ir tas arī to, ko es runāju. Tātad, ja es nosaucu kaut ko, tad man ir jāatbilst šai vietai, šai telpai. Es nevaru atbilst tev. Nē, man ir jāatbilst, jo es esmu nosaukusi radošam telpu. Es nevaru darīt monotonus darbus. Jā. Tas ir ļoti augsts nosaukums. Es esmu uzlikusi ļoti augstu nosaukumu. Nu kā zirgu nosauks, tā arī, kā kuģi nosauks, tā arī ies. Tā arī ies, un tas ir stāsts par to, un arī par to, ka mēs arī ar savām klientītēm, ceļojumu biedrinēm mēs vienreiz mēnesī piekdienās arī tiekamies šajā radošajā telpā un runājam par šīm radošajām lietām. Un mums tas vakars aiziet tādā vilcienā caur ieelpojam radošumu un izpūšam iedvesmu. Ja? Un šeit ir atkal tas stāsts aicinājums. Ja tev interesē šāda lieta, Rīgas centrā viņš atrodas pie Jaunās Ģertrūdes baznīcas, un tad var rakstīt Lailai. Mēs apakšā zem Laiviņu ieliksim atsaucīt, Lailas kontaktus. Un arī saiti uz radošumu telpu. Tas bija tas, kur mēs gribējām taisīt reklāmu. Jā, mēs gribējām taisīt reklāmu šai vietai, kuru Laila ir iecerējusi attīstīt. Jā, šī ir viena no... Jā, Gita būs, tur Lailas apsolījums. Es stāstu, ka būs, bet tas ir tā kā Lailas stāsts. Bet es jau esmu pateikusi, ka būs. Un te ir atkal tas stāsts, to, ko tu izsaki, tev ir jādara. Tu vairs nevari nedarīt. Tāpēc vienmēr pirms kaut ko apsoli. Tu zini, ka tev būs jādara. Tev būs jādara. Būs. Un viņi būs ar skaistumu. Un tiešām paldies visiem, un lai jums burvīgs pavasars ir sācies. Es gribētu, lai šodien kāds saules stariņš pavīd, bet būs saules stariņi, būs un priecājamies, ieelpojam, izelpojam,
un tā viegli ar prieku un ejam pa dzīvi, un ja vajadzīgs kāda palīdzība, tad jūs vienmēr zinat, kur griezties. Jā, pie lēlas, jā. Man ir plāns šādas sarunas turpināt. Nākamos savus sarunu biedrus esmu jau ieskicējusi. Par to tā kā būs tad, kad radīsies, tad, kad nobriedīs, tad viņš būs. Jo Lēla teica, ka viņš ir noteikti jāieliek šajā sarunā mums kā plāns. Es viņu arī ielieku. Un... Jā, tas ir vēl viens tāds, nu man ir tāds zini, tāds bagātība krātuvīte ar tādiem, par tādiem, nu, stāstiem. Nu, ja tu kaut ko, nu, šodien mūsu sarunu mēs pabeidzam un mēs jau ieskicējam nākotnes plānu, lai tas var notikt, jo, ja tu to neizdari, tad tas arī nenotiek. Tas ir par to ieskicējis. Jā, tad tu redzi, tu esi izpaudis vārdiski, un tad gaidam no Ingas nākošās sarunas ar cilvēkiem, ar interesantiem pieredzes stāstiem, un gan jau tu man arī vēl kādreiz uzaicinās parunāties. Mums nobriedīs tēmu, un tad mēs to darīsim. Brīnišķīgu pavasari. Un mēs esam sasolījuši visādas lietas. Radošums ir gaisā, kad viss plaukst, pumpuriņi raisās. Tas ir īstais laiks radošumu plānus un atvērties pašām. Brīnišķīgu pavasari un lai viss raisās. Atā. Tā, un tad noslēgt.